kā viņas aizsākās 50. un 60. gados, tā viņas eksistē vienmēr. Un viņas nebeigs eksistēt. Vienīgi Latvijā viņas ir mazākas nekā citur. Un līdz ar to bieži vien tās subkultūras arī kaut kā vairāk kooperējas, veido kaut kāds vai kopīgs pasākums vai apmeklē viens un tos pašus pasākumus. Mārtiņš Ruģāns, biedrības Ugunszīme valdes priekšsēdētājs. Mērķis klubām, ko mēs oficiāli sākotnēji notraktējam, tas ir parādīt cilvēkiem, mēģināt parādīt aptuveno, kā izskatījās tas laikmets. Mums ir vēlais Dils laikmets, 10. līdz 12. 13. gadsimta sākums. Un pēdējos gadus ir arī 14. sākums Latvijas teritorijā. 2/3, varbūt vairāk no visi, kas šeit ir, tas ir mūsu rokām taisīts. Bruņas taisa mums kalējas, kas arī nodarbojas to pašu. Vairogus, drēbes, šujam mēs paši, audumus un saužu audējas, ļoti, ar izņēmumiem, kādu, ko es pirkt veiklā. Principā viss ir paši taisīt savam rokām. Tas jau tas interesantākais, tu neko neteiksi, tu vienkārši uzdos tās mantas virsū un jēga no tā nekāda nav. Vēstures rekonstrukcijas klubos parasti iesaistās subkultūru pārstāvji. Subkultūra jau nepastāv bez kaut kādām savām interesēm, un, manuprāt, metālistiem jo īpaši izteikti ir vēstures rekonstrukcija. Uz ielas cilvēks nepateikt, ka principā es ar to nodarbojos. Ja nu vienīgi matu garums tādas lietas, bet parasti ir tā, ka šajos senajos pasākumos cilvēks tiešām parādās citā veidā. Mūsu varonīgie kurši ir gatavi aizstāvēt Rīgu un pasauli un visus jūs. Mums ir ļoti liela demokrātija. Mums nav tā, ka meitenes tikai pa virtuvi un apģērbiem, bet mums meitenes var darīt, ko tu gribi. Pasākumos, jā, tad, teiksim, ja mēs kaut ko demonstrējam cilvēkiem, tad meitenes kā tos meiteņu darbus dara. Bet arī tā, ka ir brīva izvēle. Katra meitene iestājoties klubā izvēlās, ko viņa gribētu. Visi tekstīlie darbi, teiksim, pasākumos ēst gatavošana, saimnieciskie darbiņi pasākumos. Bet tā mums ir tā, ka mums nav kaut kāda konkrēta sadalījuma kritērija. Meitene pēc tam atnāk un pasaka, es gribu pamēģināt kaltu, lūdzu kaltu. Ja meitene atnāk un pasaka, es gribu sev uztaisīt lādi vai kaut ko gultu, taisi, mēs tā palīdzam. Mani sauc Ilze. Nodarbojos gan ar rokdarbiem, kas ir adatas spinums, šūšana. Nodarbojos ar rādas apstrādi mazliet. Grāmatas papētu, rakstus papētu, tā. Kaut ko pa mazām. Pēc būtības viena no subkultūras pazīmēm, lai kā arī pretotos cilvēki, daži, kuriem nav šo ārējo pazīmi, ir ārējais izskats un ārējā atribūtika. Un, ja cilvēks saka, ka viņš ir sirdī, pieder subkultūrai, bet īstenībā viņš tā neģērbjas un neuzvedas, tad viņš ir līdzjutējis. Viņš nav subkultūras pārstāvs. Principā, jebkuram, kas ir nodarbojas šīm lietām, tas ir dzīvesveids ļoti spēcīgi. Cilvēki varbūt to neapzinās, bet tas ir ārējais izskats, teiksim, tur vairāk vai mazāk tomēr sāk nesāt kaut kādus garus matus, sāk nesāt rotas. Bieži vien, teiksim, var redzēt, ka vasarā džekis staigā, teiksim, lina kreklā pa ielu, jā, tas kāds no mūsējiem varētu būt. Viņš vienkārši uzskata, ka tas krekls viņam ērts un viņam nav pilnīgi nekāda problēma to kreklu uzrūkt, nezinu, pastaigāt. Citi klasificē to kā sportu, bet tas ir gan aizraušanās, gan arī pētniecība. Būtībā tas īstenībā sevis izzināšana, varētu tā teikt. Bet kāpēc ieroči nav īsti? Tādēļ, ka mēs noteikti negribam, lai viņi izdara to darbu, kam viņi būtu paredzēti. Jo viņi tāpat arī truli esot veic savu darbu kaut kādā ziņā. Un ir kaut kādas maziņas traumiņas. Varētu teikt, jā, ka tajā ziņā mēs esam kaut kāda subkultūra, jo arī, teiksim, visos gotos, visiem metālistiem, visiem mainās domāšana, ka vienā virzienā nostādās. Un tad mums arī šī domāšana mainās. Kā raksturā un vizuāli tu neredz, bet iekšēji beigās cilvēki.